Tā, kolēģi, lūdzu, sēžamies, apsēžamies, paņemam šķīvīšus līdzi, lauzītes, krūzītes, iekārtojamies ērti, tā, lai visiem viss ir labi, lai var vērt zināšanas jaunas. Tā, labi, sākam. Tātad labrīt, sveiciens visiem cienījamie asociācijas biedri. Prieks jūs šodien redzēt, prieks sveikt pirmajos pavasaras saulgriežos, kas ļoti saskana ar šo saulaino vietu un mūsu brīnišķīgo pasākumu. Un jā, tātad mēs esam šeit asociācijas biedri, draugi, kolēģi un sveicu arī mūsu jauno sadarbības partnerus IKEA. Urā, aplaus IKEA! Jo mums tātad šī ir unikāla, fantastiska iespēja, jo šādas lanītas brokastis ir veltītas tieši mūsu asociācijas biedriem. Līdz šim šādi pasākumi, varētu teikt, nav bijuši, ja tādi pasākumi notiek IKEA tikai 2 reizes gadā. Un šajā gadā tieši mums, jums visiem ir veltīts šis pasākums, tāpēc jūs esat novērtējiet, klausaties, skatāties, mācāties, būs vajadzīgs arī feedbacks pēc tam noteikti. Jo, ja mums izdosies, ja jums patiks, tad mēs šos pasākumus turpināsim. Un es ļoti ceru un esmu pārliecināta un Ilza apliecinās, ka šī mums varētu turpināties kā tradīcija. Jo IKEA un nekustamā īpašuma nozare ir ļoti, ļoti cieši saistītas. Nu tā, tas no manas puses mazam nelielam ievadam un es dodu tagad vārdu Ilzai no IKEA. Paldies! Man ir liels prieks jūs visus redzēt šeit. Mēs kaut kādā mērā jau ar kādu esam sadarbojušies, kā izrādās, tā tik vienu pazīstam cilvēku. Un izbaudiet šo dienu. Mēs šodien šeit neko netirgojam. Viss, ko mēs stāstīsim un rādīsim, ir ļoti vispārējs un visiem noderīgs. Un arī pavasarīgo galdu novērtējiet. Tātad jums šīs stundas, ko būsiet pie mums, lai ir super jaukas, jautras, iedvesmojošas un izbaudiet tās. Un vēl 2 tehniskas lietas, es pateikšu. Ir tā, ka jums katram uz krēsla ir maza dāvaniņa. Tas ir lieldienu zaķis, ko varat mājās paši vai kopā ar ģimeni salikt kopā. Un tur ir iekšā arī mūsu biznesa kartītes, ar citu kontaktu. Gribējām pielikt klāt, bet ielikās iekšā. Kāds arī ir, kur atrada jau viņu. Un otra lieta, mēs šodien notiek loterija. Mēs izlozēsim vienu IKEA dāvanu karti 50 eiro vērtībā, un katram ir kartiņa uz šīs dāvaniņas virsū. Tur varat atstāt savus kontaktus, uzņēmumu, un varat norādīt arī, ja jūs vēlaties ar mums tikšanos un varbūt kaut ko izzināt vairāk, un metat iekšā šajā kastītē, kas stāvēs šeit uz galda, tie ir flomasteri. Un pēc visām lekcijām mēs tad izlozēsim, vai kāds no jums izvilks to uzvarētāju, kurš saņem šo karti. Un vēl mēs visi, kas esam dzeltenās formās šeit, būs arī brīdis pēc lekcijām. Ja ir kaut kādi jautājumi saistībā ar IKEA interjeru dizainu, tad jūs droši varat nākt pie mums klāt, un mēs visu izstāstīsim, ja kaut kādi interesi ir. Tā kā droši aicinu uz skatuves Ilgu. Ilga ir mūsu interjeru dizainers biznesa nodaļā, un viņa tad pastāstīs par tendencēm, vispārējām tendencēm, stilā, formā un mega tendencēm, kāda šobrīd ir pasaulē attiecībā uz interjeru dizainu un krāsām. Ilga, lūdzu. Labdien! Jau teicu, es esmu Ilga Libertē, interjera dizainere un B2B nodaļā. Un pirmais es gribētu pajautāt, kurš kaut ko zina par Adamsu ģimeni? Kurš atceliet rokas, kurš dzirdēs par Adamsu ģimeni? Ļoti labi, tad jums būs viegli iedomāties, kā sižeto no multfilmas, kur augstu kalnos, tumšā drūmā pilī dzīvo Adamsu ģimene, un pēkšņi viņu jauku idili pārtrauc interjera dizaineris Margot ierašanās, un viņa ar savu TV brigādi cenšas ieviest savu pozitīvi rožaino stilu šajā Adamsu ģimenes līdzdiņā. Kā jūs domājat, kas ar viņu notika? Viņai klājās lāni, un kāpēc es pieminu Adamsu ģimeni? Mūsu klienti šie ir daudz jaukāki, kamēr viņi nav saskārušies ar mūsu izvēles plašo piedāvājumu.
Ko es gribēju teikt, ko es darītu šīs dizaineras vietā citādāk? Es nemēģinātu piedāvāt savu stilu, es mēģinātu piedāvāt, bet es neuzspiestu viņu, bet es piedāvātu izvēlēties, kādas ir tendences, kādi ir galvenie virzieni tajā. Tātad, kas veido tendences? Tendences veido statistikas dati, intervijas, zināšanas par vēsturi un sarunas un arī novērojumi, kas rodas apmeklējot dizaina izstādes, ceļojot pa pasauli un gūstot pieredzi. Un tātad statistikas dati mums rāda, ka cilvēki ir gatavi tērēt līdzekļus ēdienam, izklēdē, mēšanai ārā un skaistumkopšanai un kosmētikai, protams, bet tā ir interesanta lieta, kā tā lielus līdzekļus tērē arī mājdzīvniekiem. Un otra tabula pa labi rāda to, kur tad cilvēki apcirtu savus līdzekļus. Un tie būtu tās pašas nozares, izņemot preces mājdzīvniekiem. Kas ir interesanta lieta, un tas ir tā kā mūsdienu iezīme. Un šeit arī lieli zīmoli to jau izmanto. Un tātad tendenču apskatnieki uzskata, ka eksistē megatrendi, kas ir jau pāri, kas stāv pāri tendencēm un ir ilglaicīgāki. Un tās arī būtu tās vērtības, kuras zīmoli cenšas ieviest savu zīmolu attīstībā. Šie megatrendi, viens no tiem ir zīmola sadarbība, kas šeit ekrānā ir redzams divu brendu Maison Margiela un Gentle Monster sadarbība. Ko gan viņi tirgo? Viņi tirgo brilles. Šādas investīcijas ar trīsdimensionāliem kinētiskiem objektiem nenes uzreiz lielu peļņu, bet tas veido zīmola atpazīstamību un atvieglo sadarbību tālāk. Tālāk vēl viens megatrends, ko zīmoli ņem vērā, ir seriālisma tēma, kas parādās ne tikai dizainā, bet arī kultūrā un mākslā kopumā. Un šeit ir piemērs ar slaveno brendu, kur vārds uzvārds gan dizaineris, bet viņi piedalās visā pasaulē, pop-up veikalos un arī organizējusi šeit ar tā 3 dienu dizaina dienu ietveros savu izstādi ar stikla objektiem un lampām. Vēl viena svarīga lieta ir kultūras mantojuma saglabāšana. Tas arī ir megatrends, daudz ilgstošāks nekā krāsu formu tendence. Šeit attēlā ir Hermes modes nams izstādās dizaina dienās Milānā, un tur šī grīda, kas ir ieklāta pēc senajām metodēm, tas viss tika izstrādāts 4 nedēļas. Tas gan mūsu steidzīgajā laikā varbūt ir ļoti laikietilpīgi un varbūt nesaprotami, bet tas tā kā veido zīmola atpazīstamību arī un parāda viņu vērtības. Tālāk par megatrendi. Jā, megatrendi arī ir ilgtspējas risinājumi, tas neiziet no modes kādu laiku. Un šeit var redzēt, līkne rāda, kad cilvēki līdz šim ir izvēlējušies vegāno veģetāro pārtiku, tad visas līknes pēdējā laikā, kas saistīts ar ekonomisko politisko situāciju, vienīgās līknes, kas iet uz augšu, ir lētas preces un privāti mazie ražotāji, kā tirgus preces. Vienīgā līknē, kas tur vēl iet uz augšu, ir samazināt cukuru daudzumu preces. Tas par to liels prieks.
Un tātad Megatrendus uztver visi lielie zīmoli, arī IKEA, un šeit piemērā ir redzams, ka IKEA Beļģijā 8 filiālēs tika pie veikaliem sarīkoti krāmu tirdziņi, kur varēja piedalīties jebkurš 5 eiro, dabūt galdiņu un vietu. Un interesanti, ka visi šie ienākumi tika ziedoti vēl labdarībai. Bet apusējs bija ieguvums šiem, kas tur piedalījās, jo visi tie, kas piedalījās tirdziņos, savus ienākumus visdrīzāk iztērēja IKEA, apmeklējot vai nu restorānu vai nopērkot kaut lielu veikalu. Vēl es gribēju teikt, ka svarīgi ir cilvēkiem pašlaik šajā situācijā ir svarīgi, kad viņi kad viņi iepērkas, tad viņi sajūt to kņudošo sajūtu, kad viņi pērk ekskluzīvu, vai arī, ka viņi kaut ko dara labu sabiedrībai. Tad mēs nonākam pie tendencēm. Pirmā tendence, ko es gribu akcentēt, ir dzelteno toņu un bežo toņu savienojums. Vispopulārākā šajā tendencē ir sviesta dzeltenais tonis. Un vēl, kas ir svarīgi pie šī piezīmēt, kad šai tendencē līdzi nāk arī mēbeles eksperimentālās formās, kuras redzēsim tālāk. Šeit ir arī Melānas mēbeļu meses laikā tika izstādīta Feistu Gudas mēbeļu kolekcija. Viņi ir slaveni ar to, ka viņi piedalās gan mēbeļu dizainā, gan apģērbu, gan arī veido skulptūrālus objektus. Šeit arī ir tas bežais tons, un šeit arī interesanti tas, ka parādās tas megatrends seriālisms. Pie šīs tendences jāpiemina arī ziedi, gan dekoros, gan aptrukās, gan arī dzīvo ziedu kompozīcijas šeit tālā Venecijas bienāles laikā. Jāpiezīmē, ka tendences var saskatīt ne tikai mēbeļu mesēs, bet arī mākslas izstādēs. Venecijas bienālē Anna Jermolājeva organizēja instalāciju, kur katrs ziedu pušķis simbolizē kādas tautas cīņu par brīvību. Pie šīs dzeltenās tendences arī pieder šie eksperimentālās formas krēsli, divāni, ar tādu sakrautu Lego klucīšu efektu, kas ir raksturīgs arī nākamajai tendencei, kuras gribu pieminēt. Šīs tendences nosaukums soft iron, grūti iztulkot, vieglāk teikt, ka silto pelēku toņu. Silti pelēko toņu tendence šī ar zilās krāsas akcentiem. Šeit tendencei svarīgas ir atsauces uz arhitektūru, taisnas asas līnijas un metāla un stikla detaļas. Šeit arī tā pati tendence, tā kā liela ietekmējuma no arhitektūras. Tāda šeit ir redzami tā kā sakrautas arhitektūras konstrukcijas. Un apakšējā bildē ir Stokholmas daudzstāvu māja, kuras tieši arī konstrukcijas ir veidotas kā sakrauti Lego klucīši. Un šeit dizaineris izskatās, ka ir paspēlējies 3 dimensiju programmā un ievērojot šīs tendences, kad elementi sakrauti kā kaudzītē,
Un šeit arī tas ir īstenots reālajā dzīvē. Tad pie šī tendence, ko es jau pieminēju, metāla un stikla detaļas, šīs jau ir ilgstoša kā tendence šajā laikā. Un viņa ir tik daudz, ka iespējams kaut kad viņa ies ārā. Bet pagaidām šie objekti stikla un metāla ļoti labi iekļaujās jebkura stila interjerā. Trešā tendence festive folk, ļoti dzīvespriecīga, krāsaina. Galvenā šīs tendences pazīme ir oranžais un tirkīs zilais krāsu salikums, neapstrādāti robusti materiāli, kas parādās austās tekstilijās un nepabeigtos, gluži kā nepabeigtos tekstilos. Šeit gan nav piemēri konkrēti, visu nevarēju. Šeit ir Ņujorkas Soho rajona restorāns, kur arī var redzēt šo krāsu, dzīvespriecīgo krāsu apvienojumu veiksmīgu. Un vēl svarīgi iezīme ir tie konus veidīgie krēsli. Šeit ir austie tekstili, un ļoti modē ir rūtains un ārgāla raksts. Tātad ceturtā tendence Doom and Gloom, kas ienāk ar 90. gadu ietekmi lieliem rakstiem, drosmīgiem ar seriālisma tendenci, ūdens efektiem un tumšiem toņiem. Burtiski bet nozīme tulkojot Doom and Gloom, sanāk sajūta, kā 90. kad rodas sajūta, kad paliek arvien sliktāk, bet 90. tā bija kā tādi, bet principā es domāju, ka nebija tik slikti, jo tendence pat par sevi ir revolucionāra un jauneklīga. Šo tendenci raksturo arī seriālisms, seriālisma objekti un arī tāpat kā iepriekšējā nepabeigti raksti, tumši toņi, melnais humors. Attēlā ir Lanvīna džemperītis un Jādā bēgas. Šai tendencei var redzēt Pantoņa pasludināto moka mus toni, kas ir aktuāls un būs aktuāls šajā gadā. Un tendencēm ir dažādi apskatnieki, kā pieņemsim, ir BGSM, arī tendenču prognozētāji, kas arī pasludinājuši citu savu toni, tumšāku, kas ļoti labi iekļaujās šajā tendencē. Kopsumā es gribētu apkopot šo tendenču iespējas interjerā. Pirmais, sviesta dzeltenais tonis. Es drīzāk šo tendenci izskatītu kā beižo krāsu uznācienu, jo dzeltenās krāsas es drīzāk nevarētu likt telpās, kurās uzturās ilgstoši. Tās var parādīties detaļās, kuras viegli nomainīt. Un šīs savukārt, bet ļoti izdevīgi šo krāsu likt trepju telpās, vietās, kur ir maz gaismas. Un koridoros. Silti pelēkie toņi būtu izdevīgi jebkurā telpā, gan sabiedriskā, gan dzīvojamā telpā. Un apvienojumā ar dabiskajiem siltajiem materiāliem tās rada ļoti solīdu, labu iespēju.
Festive folk tendenci var izmantot neformālās sabiedriskās vietās, restorānos, kafejnīcās, arī dzīvojamās telpās. Jāpiebilst, ka šo tendenci izmantojot jābūt perfektai stila un proporciju izjūtē. Domājot Bluma tendenci varētu ieteikt Adamsu ģimenei, jo viņa dod raksturu telpai, šādu telpu iekārtojumu var izmantot ofisu sapulču telpās un uzgaidāmajās telpās, un visur, kur jāpiešķir kaut kāds raksturs vai dramatisms. Paldies par uzmanību un cerams, ka viss šīs tendenci apkopojums jums palīdzēs atsijāt graudus no palavām. Paldies! Droši jautājums drīkst uzdot. Mums ir 8 minūtes līdz nākamajai lekcijai. Labi, tad ejam tālāk. Tā, tad es došu vārdu nākamajai lektorai. Eva Kalviņa, arhitekte, arhitektūras tendences Latvijā un pasaulē. Lūdzu. Labdien, mans vārds ir Eva Kalviņa, es esmu certificēta arhitekte jau ļoti sen. Par sevi nedaudz pārstāvu šobrīd uzņēmumu CADEI Arh. Jāsaka, ģimenes uzņēmums, kur daļa pieder manam vecākam dēlam Ernestam, kur jūs kaut kā sakritības pēc vakar varēja redzēt raidījumā Urbānās piezīmes, kur viņš stāstīja par interjeru. Un otra daļa pieder man, kā mammai certificētai arhitektei, kas nodarbojas vairāk ar projektēšanu, projektu vadību. Un savā pieredzē esmu strādājusi ilgus gadus kā darba ņēmēja Rīgas pašvaldībā. Austrumu maģistrāle faktiski ir mans projekts, un Viestura ielas pārvads pāri savienot ar Tvaika ielu arī ir mans vadītais projekts Rīgas attīstības departamentā savā laikā, kurš tika vēlāk realizēts. Un, jāsaka tā, sakritības pēc, negribās to vārdu teikt Covid, bet tāda sanāca, kad līdz ar Covid es kļuvu par darba devēju, nevis darba ņēmēju. Lūk, šodien es gribēju, man ir plaša tēma, var stāstīt visu kaut ko, bet es šodreiz izvēlējos būvmateriālus, vairāk pastāstīt par to, no kā sastāv būves, ja kādi būvju veidi ir mūsdienās tiek projektēti, un tādas nedaudz skices par to, kas notiek ar katru no būvēm, tā plus mīnus. Tātad es esmu vēlreiz arhitekte, un mūsu likumdošanā Latvijā šobrīd arhitektam ir tā tiesība saņemt būvatļauju. Vienīgā certificētā joma, kas var vadīt 3. grupas būvprojektus, 2. grupu var vadīt būvkonstruktoru, un mēs varam būt gan arhitektu daļas vadītāji, tikai izstrādāt arhitektūru, kā piemēram mūsu birojas izstrādāja arhitektūras daļu jaunajai sporta basketbola hallei, tur pie Daugavas sportnam, un mēs varam būt arī projektu vadītāji. Arhitekti ir tie, kas arī saņem būvatļaujas faktiski, jo būvatļauju saņemšana ir izmainīta, kā jūs zinat, likumdošana, un tas ir administratīvs akts, kuru var 30 dienu laikā apstrīdēt. No tā brīža faktiski arhitekts tas, kas saņem būvatļauju. Par būvu projektēšanu kā tādu, šeit ir redzami mūsu 3 objekti, mūsu biroji. Tā ir Zaķusalā pie tilta 3 torņi, kur mēs esam īpašumu pārdeva Igauniem. Mēs saņēmām būvatļauju, atteicāmies no autoru uzraudzības
Un šobrīd būvprojektu izstrādā cits arhitektu birojs. Tālāk ir Ikšķulē izbūvēta rindu māja, tās starp citu ir diezgan energoefektīva. Un pirmais ir Saurupmāja Jaunciemā, tā ir faktiski mūsu biroja pirmais projekts, tas ir tā kā īpašums pieder mūsu draugiem. Tālāk būvprojektēšanā ir arī tā saucamā atjaunošana un pārbūve. Atjaunošanā šobrīd pēc ministra kabineta noteikumiem var atjaunot fasādes. Tā ir Alojā, Ungurpilī, Alojas Tarkelsen administratīvā ēka. Bija sabrukuši ķieģeļi, un mēs ar Svisperlu īpašnieks izvēlējās sarkano krāsu. Un ar Svisperlu paneļiem pārklājām veco administratīvās ēkas korpusu. Un blakus šeit ir redzams arī tā ir pārbūve un pārplānošana, kur tiek pārplānot dzīvoklis, faktiski nenesošās sienas. Šobrīd var arī atjaunošana pieder pie nesošām konstrukcijām, bet to arī var darīt, bet tas ir juridiski tālāk, komplicētāk, bet to es šodien negribu pieskarties tam. Tad šī ir Katoļu draudzes baznīca Liepājas ielā. Arī pieminekļi, šī gan nav konkrēti piemineklis, viņi ir ansamblis, kas sastāv no vairākām būvēm, un veicām izpēti un fasāžu krāsojuma un detaļu, novecojušo detaļu atjaunošanu, jo faktiski tie koki, kas tur aug blakus, diezgan bojāja ieejas mezgla detaļas. Šis arī pieder pie atjaunošanas darbiem. Un tad ir vēl paredzēta nojaukšana, lai arī citas skumji nebūtu, bet nojaukšana ir arī būvprojekts. Un vispār praksē iesaku no tā izvairīties, jo šobrīd viss sistēmā ir diezgan komplicēti jādzēš būves kadastra apzīmējums, un pēc tam šajā vietā būvējot jaunu ēku tiek veikta būves pirmsreģistrācija. Tādēļ no tīri administratīvā un procesālā viedokļa nojaukšanu nerekomendēju, iesaku pārbūvi vai atjaunošanu. Un tad ir man kolēģis Ribon no BNI organizācijas ir uzsācis šo konteineru pārbūvi, bojāto jūras konteineru pārbūvi, kas ir faktiski diezgan populārs gan birojiem, pirtīm, īslaicīgām apmešanās vietām un tā tālāk. Tad es gribēju pastāstīt par to, lai nav ilūzija par to, kā notiek tā projektēšana. Un, lai saprotu, lai nedaudz tā kā jūs iezemētu un jūs saprastu, kas tad īsti ir tie projektēšanas procesā. Faktiski tas pirmais sākums, kā es minēju, kur izdod būvatļauju, tas radošais. Ja? Tātad izstrādā skaistu māju, ar skaistajām vizualizācijām, iesniedz pašvaldībām, pašvaldība akceptē un saņem būvatļauju. Viss it kā ir ļoti skaisti un ļoti burvīgi. Un tad sākās radošā procesa beigas, jo jānosūta arhitektūras daļa inženieriem, un inženieris saka, nē, šito es nevaru, šitā nevaru. Konstruktors saka, nē, šitien jāliek vēl 2 kolonas, vispār neko nevar, ja? Un apmēram projektu vadītājs, arhitekts ir tas, kas ar to cīnās, un beigās pieslēdz pasūtījums, saka, nē, tas ir ļoti dārgi, ļoti dārgi. No tā sākotnējā radošuma paliek, faktiski čiks, sanāk tas, kas sanāk, un jāsaka tā, ka gan strādājot valsts pārvaldēm, pašvaldībām, gan arī privāti, jāsaka tā, ka arhitekti varētu būt radoši, bet, diemžēl, inženieru prasmes vai, teiksim, uzdrīkstēšanās, vai nevaru to pareizo vārdu pateikt, ir diezgan zemas Latvijā. Un līdz ar to tie risinājumi ir tādi, stīvi, un to, ko mēs beigās redzam, tas ir tāds kompromiss,
jo būvprojekts sastāv no apmēram 11 daļām, un tas ir tāds kompromiss starp 11 dalībniekiem. Nu, lūk. Un finālā tiek saņemta būvatļauja, bet tad cik jūs šeit esat kā arī kā nekustamā īpašuma pārstāv, ko es ļoti gribētu visiem teikt un atgādināt. Tas, ka ir izdota būvatļauja un ir apstiprināts būvprojekts, jeb atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildu vēl neko nenozīmē. Jo pēc ekonomikas ministrijas, sarunas ar ekonomikas ministrijas pārstāvjiem, šāda būvatļauja pēc 5 gadiem tiek anulēta. Un šobrīd viss sistēma viņa anulē automātiski. Līdz ar to ir ļoti svarīgi klientiem, tīpaši arī dzīvokļi, tas jebkurai būvniecības iecerēji, noreģistrēt būvdarbus. Jo, ja ir noreģistrēti būvdarbi, būvatļauja netiek anulēta. Un tas būtu jāizdara kaut vai fiktīvi, kaut vai piesaistot kādu no būvniekiem. Diemžēl tā sistēma šobrīd tāda ir. Un tas ir jāizdara, jo ir ļoti liela pārsteiguma, it īpaši pašreiz man ļoti daudziem klientiem, ka viņi zvana un saka, viņiem viss sistēmā ir paziņojums, ka būvatļauja ir anulēta. Un izdarīt vairs nevar neko, faktiski jāsaka, ir no nulles. Nu, jānoslēdz līgums ar būvuzņēmēju, viņam jāpiešķir pilnvara būvniecības informācijas sistēmā, viss, un šis būvuzņēmējs noreģistrē būvdarbu uzsākšanu. Un tad ir no šī brīža ir 8 gadi, bet likumdevējs šajā gadījumā ekonomikas ministrija saka, ka, ja ir noreģistrēta būvdarba, tas nozīmē, ka ir iesākt būvniecības process, un tas nozīmē, ka īstenībā šo būvatļauju var pagarināt. Ja? Neskatoties uz to, ka arī vecās būvatļaujas, piemēram, man bija Jūrmalā arī viens klients gadījums, Jūrmalas būvinspektors aizbrauc uz objektu, un tur aug zaļa gara zāle. Būvvalde pieņem lēmumu būvatļauju anulēt. Tātad būvdarbi nav uzsākti. Līdz ar to, jebkam, labi, es vēl ātri pastāstīšu, mums šobrīd ir 3, es neesmu iekļaus prezentācijā, tā informācija ļoti plaša, 3 veidi. Paziņojums, paskaidrojums, raksts, būvprojekts. Visi šie 3 veidi ir 3 etapus. Visi 3. Tikai katram no viņiem ir nedaudz atvieglots ceļš. Un gan paziņojumam, gan paskaidrojumam rakstam, gan būvprojektam ir jānoreģistrē tie būvdarbi. Tas projekts saskaņojums neko nenozīmē faktiski. Tas ir viens no starposmiem. Lai gan viss saka, ka man vajag saskaņot projektu, un arī bankas tīpaši, bet tā tas gluži nav. Tad nākamais. Šodien es vēlējos pastāstīt par to, kādas vispār ir mūsdienās būvju veidi, un kas ir tāds pozitīvs un kas ir tāds nepārāk pozitīvs tajā katrā no veidiem. Tātad pirmais ir koka konstrukcijas ēkas. Tās ir saliekamā koka paneļēkas, kas ir ļoti moderns šobrīd. Latvijā ļoti plaši ir saradušies moduļu māju ražotāji. Tad ir koka karkasa ēkas, un kas ir vienkārši vēsturiskā būva, kur koka karkasa aizpilda ar kādu no siltinājuma materiāliem, kas ir, pārsvarā ir akmens vate, bet es esmu pat dzīvojis mājā, kur ir pildīta ar aitas vilnu. Vecāķos ir uzbūvēts 2 eksperimentālas mājas, kuras ir pildīts ar Vācijā ražotām kaņepēm, kas arī ļoti labi strādā. Bet tas pildījums ir, katrs izvēlas individuāli. Un, protams, guļbūvs vēl joprojām Latvijā ļoti izplatīts, lauku reģionos, bet tā arī ir būvniecība. Un CLT koku paneļi. Ir gan CLT, gan GLT, tās ir līmētas koka konstrukcijas ar diezgan labu nespēju. Un es vispār to prezentāciju labi. Bet, kas viņam ir -1, tas koka CLT panelis ir ļoti dārgs. Un faktiski, ja man klienti nāk un saka, ka ir privātmāja CLT, es viņiem saku, labi, bet jums iekšpusē būs koks.
Jūs to koku nevarēsiet. Nu, jums viņš eksponēsies vienkārši, jo savādāk likt uz koka reģipu, uz celtai paneļu, dzīvu koku likt reģības, nu tas nav. Un tad tās, nu, vīrieši tā kā saka, jā, bet, nu, tā dāmas viss tā sāk aizdomāties un sāk to kungu bīdīs to pusi, nu, ka nē, nu, ka vajag tomēr kaut ko, kādu krāsu, ja. Es paiešu. Te var redzēt, es esmu paņēmis no interneta. Dažādas augšā ir tā saucamā koka karkasa māja, kur jau ir ar skaidru plātni, jau, nu, tā kā pildījums. Tad ir montāža, ko jūs redzat, teiksim, tās ir tā karkas māja klasiskā, un tās montāžas koka paneļi, kur es pagaidām priekš sevis līdz galam neesmu atklājis, un viņi arī diezgan tā to slēpj. Montāžas vietas, kā tiek montēti, jo principā pēc akadēmiskās mācības, mēs mācījāmies saliekamo dzelzbetonu, koks nebija. Saliekamām konstrukcijām vājākā vieta ir montāžas vieta. Līdz ar to tas pats attiecas arī uz šiem koka blokiem un koka paneļiem. Un tās ir kaut kādas lentes, ko viņi man saka, tas ir kaut kādas tur kaut kas, bet nekas nezinu. Līdz ar to ar gadiem laikam ejot, šīm koka karkas būvēm vājākā vieta, protams, būs montāžas vieta. Kā tas strādās, grūti pateikt. Tad lejā ir Unguru pils, cita Alojas pagastā, ir man kursabiedra Nija Rudzīte bija projekta autora. Ir Norvēģa dāvana, dāvinājums Alojas pašvaldībai, un ir uzbūvēta koka, CLT koka karkas, un viņš ir miksēts ļoti energoefektīva biblioteka pašā ezera krastā. Tas ir tas garanākais, lielākais attēls. Un te blakus ir šis te CLT, ko es minēju, CLT paneļa interjers. To var redzēt arī ļoti labi Rīgas cirkā, kur arhitekts Ulris Lukševits kupolu izvēlējās atjaunot, ja pārbūvēt, un viss kupols ir izbūvēt CLT. Tās ir līmētā koka konstrukcijas. Kas šiem kokiem ir, nu, vēsturiski var redzēt slikti, tas, protams, ir ugunsdrošība. Gan Rīgā ir degušas Maskavas priekšpilsētas, gan ir degušas neskaitāmas koka rajoni, kur koka būvs ir. Principā tas ir vislielākais mīnus. Es arī tikko biju Parīzē, apskatīju Parīzes Dievmātes katedrāli ar gidu pavadībām, un ko viņi ir secinājuši, ka tas liela plašais ugunsgrēks ir tādēļ, ka katedrāles austrumu stūrī ir tornis, un šis tornis ir vēsturiski bijis būvēts uz koka konstrukcijas pamatnes. Un šīs koka konstrukcijas bija simtiem gadu laikā labi izžuvušas, labi izskautušas, un faktiski izcēlies ir ugunsgrēks, un tas tornis ir šo liesmu plašumu, pārņēma šo liesmu plašumu tieši šī koka konstrukcija. Tas ir viņu viedoklis. Līdz ar to tās koka mājas ir ok, bet tā ugunsdrošība ir tomēr tas vājākais punkts, man tā būtu jāsaka, jo koks ar laiku ļoti, ļoti labi deg. Tātad, atgriežamies pie saraksta. Tātad tālāk ir mūra nami. Mūra nami mūsdienās ir pārsvarā bloki, mūrēti bloki, monolīti, starpstāvu pārseguma monolīties, dzelzbetons, sienas mūrēts. Dalās gāzbetons, keramzīts, tas ir māls sajaukumi. Un nākamais ir saliekamā dzelzbetona paneļi. Tās faktiski ir mūra mājas, kuras tiek dažādās kombinācijās, dažādos atkarībā no formas, funkcijas, vietnes un dažādiem citiem apstākļiem būvēts mūsdienās ļoti, ļoti plaši, galvenokārt dzīvojamās biroja ēkas.
Un tad ir metāla karkas, kas ir Kingspans vai analogs, kas ir sandviču paneļi. Manā skatā tās ir visekoloģiski, nevis ekoloģiski, vidē draudzīgākās, jo finally, ja beigās jau viņas var izjaukt, izņemt tos paneļus, izņemt metāla karkas un aiziet no citā vietā, un nekas nav jāmet miskastē. Viņas ir vairāk pielietotas lielos laidumos, tāpat pāri ir sāga, un šeit arī metāla karkas ir ar paneļiem. Viņi ir ļoti ātri būvējami, viņiem ir siltinājums gan jumtā, gan sienās, un faktiski ir attīstīts ļoti plašs arī fasāžu risinājums, apders un tā tālāk. Un pēdējais ir tā saucamās neapkurināmās, bet tomēr viņas ļoti populārs Latvijā. Jāsaka, mēs arī projektējam, kas ir noliktavas PVC, plēves, gofrēti skārdi, laukos, visas šķūņas, silosi, kas tik tur nav, viss ir metāla konstrukcija gofrēti skārds, un arī ir polikarbonāts. Pēdējā laikā diezgan daudz parādās arī neapkurināmās būvs, kurās ir kaut kāds polikarbonāta sienas vai sienu daļas, jo tas dod gaismu, nav nepieciešams loks, tā pašā laikā tā ir norobežojošā konstrukcija, un polikarbonāts mūsdienās ir viens no materiāliem, kurš attīstās nenormālā ātrumā, mēs nespējam izsakot līdz visiem jauninājumiem. Šeit ir tātad tas ir jaunais viesturdārs Merks, tas ir dzelzbetona paneļi, un mēs esam tikko nodevuši būvprojektu Krastielā, kopā ar Konsolis, maza platības, briesmīgi dzīvokļi, bet, es piekrītu šim objektam, bet, tīri tāpēc, ka man klients ir, tāds jau sens, ja, bet vispār tāds mājas negribu projektēt, man viņas nepatīk. Bet, ja dzīvē ir kā ir. Slikti. Teiksim, tie dzīvokļi ir, tā prasība, ko šobrīd attīstītāji prasa, ir gaužām nožēlojami, jāsaka. Ja, un es papētīju tajā sakarībā Bonam un Merku, diezgan, es negribu vispār šo tēmu piesākt. Un tad ir šīs te metāla karkas, ja, kur vairs tie nav, man liekas, apakšējais ir viens no mūsu bildēm, bet augšējās ir no interneta paņemts, no interneta vieta tikai tāpēc, ka es gribēju, lai jūs redzat, kā būvniecības procesā, kāds notiek, kad faktiski samontē metāla karkas, saliek paneļus, un jumts var izvēlēties 15, 10, 20 siltinājumu iekšējo. Jumts arī siltināts, viņas ir ātri, viegli, var dažādi arhitektēt un krāsot un da jebko. Ja? Un faktiski konstrukcijas jau ir gatavas, mēs tikai pielāgojam katram klientam atbilstoši vajadzībai. Tā, šoreiz ir par konstrukcijām. Paldies par uzmanību. Pārstāvu savu uzņēmumu DEJA. Tā kā, ja jums kādi jautājumi, vienmēr laipni. Paldies. Paldies, jautājums attālumā. Jā, Vildarbu uzsākšanas reģistrācija arī uz renovāciju attiecas. Jā, protams. Vai kāda vēl jautājuma lūdzu izmantojam iespēju, mums vēl 15 minūtiņas līdz nākamajai lekcijai. Esam aktīvāki, jā. Tas drīzāk varbūt jūsu arhitekta subjektīvais viedoklis, vai arī varbūt kaut kāda tendence, ka situācija varētu mainīties. Respektīvi, es kā jurists ļoti bieži redzu tā, ka ir kopīpašums un, piemēram, nepieciešams kaut ko saskaņot, un visu laiku ir vajadzīgi kopīpašnieku iesaist. Konkrēts piemērs ir neliela daudzdzīvokļu māja Tomsona ielā, kur ir kādi 11 dzīvokļi. Ja? Un 2000. gadu sākumā dzīvoklī maza starpsiena izbūvēta,
Un inventarizācijas lietā tā atzīme patvaļīga būvniecība. Nu, tāds zīmoks, kur mūsdienās vairs neliek. Un senāk arhitekts ir saskaņojis šo pārplānojumu, pat būvvaldē pilsētas attīstības departamentā ir saskaņots. Un tad mēs atduramies pret Valdes dienestu, kurš tā kā negrib izsniegt jauno, teiksim, kadastrālas uzmērīšanas lietu, ja redz, ir nepieciešams visu kopīpašnieku pāraksts un saskaņojums. Ja? Un tā ir tikai viena situācija, un tādas ļoti daudz, un arī tādas, kur arī pašā pilsētas attīstības departamentā nav iespējams saskaņot, ja? Kaut vai arī kaut kādas tur nelielas izkārtas, piemēram, vai komerctelpām vai kādas kopīpašnieku saskaņošanas. Ja? Tā kā jūsuprāt, šis institūts varbūt pat pārmērīgi manā personīgā skatījumā šī saskaņošana ar kopīpašniekiem ir laba lieta, slikta lieta, vai varbūt ir kaut kādas tendences, kā to var mainīt. Nē, nu tad ar kopīpašnieku nav arhitektūra. Bet, ko es varu tā kā subjektīvi personīgi komentēt, ir tā, ka Valdes dienests ir viena no drausmīgākām iestādēm šobrīd. Arī mēs ar viņu, es pat personīgi cīnos, es pat kliegusi skaļi. Mani bijušie kolēģi Rīgas būvvaldē arī ar viņiem cīnās, teiksim tā, viņi ir uzņēmušies, viņi ir Tieslietu ministrijas paspārnē, viņi ir uzņēmušies cita resora ekonomikas ministrijas paspārnē esošo būvniecības nozars pāraudzību, un es personīgi esmu uzrakstījis vēstuli, gan ekonomikas, gan Tieslietu ministrijai, ka šis vienreiz ir jāizbeidz. Zemes dienestam jānodarbojas to, ko viņi nodarbojas, un būvniecībai jānodarbojas ar to, ko būvniecība nodarbojas. Tas ir mans viedoklis, un es pagaidām viņu neesmu mainījusi. Par to saskaņošanu ir tā, ka tas ir arī atkarīgs no tā, kā arhitekts noformē lietu, varbūt tā atbildētu. Kā arhitekts noformē lietu, jo es jau varu ar savu certifikātu parakstīt arī, ka tā ir nenesoša siena. Pierāda, ka tā ir nesoša. Teiksim, lietuviešu projektos to nevar izdarīt, jo lietuviešu projektos visas ir nesošās, tas ir bez variantiem. Bet ļoti daudzos gadījumos tā tas ir. Un es esmu nostrādājis par Valdes dienestu turpinot. Es esmu nostrādājis 10 gadus Latvijas Kapitāla sabiedrībā Latvijas Dzelzceļš tieši nekustamos īpašumos, un mums tajā portfolī ir vairāk kā 2000 būvs. Un man jāsaka, ka katrā otrā Valdes dienesta lietā, ko mēs pasūtījām, bija kļūdas. Mums bija darbinieki, man jāalgo darbinieki, kas kavēja savu laiku un pārbaudīja Valdes dienesta kadastrālās uzmērīšanas lietas tieši būvēm, telpām. Ja? Tā kā īpašnieki arī, tā grūti, īpašnieki arī viņi saņem dokumentu, ieliek atvilknē, viss viņiem ir. Viņš neatver vaļā. Bet paskaties, kas tev tur ir. Tev ir durvis ārstienā otrā stāvā, kur tev jākrīt ārā, tur loks ir, bet inventarizācijas lietā ir durvis. Vai tikko man bija arī starp divām telpām durvi nav, inventarizācijā ir. Bet kāpēc tu taču jāapskatās ir? Cilvēki tādi, arī cilvēki, tu esi īpašnieks, tu beigās, tā īpašuma tiesība ir arī atbildīga. Un tas kopīpašums ir nesošām sienām ir jāskaņ. Tāpēc, ka cilvēki, piedošana, ir stulbi. Viņi dara muļķīgas lietas. Goda vārds. Viņi iznes tādas sienas, kuras tiešām brīnums, ka tā māja vēl turās. Viņi dara visādas tādas brīnums, kad mūsu tauta ir ļoti radoša. To, ko es esmu redzējusi dzīvē, ļoti radoši cilvēki. Tāpēc es domāju, ka ir jāatskaņ.
Tāpēc ir jāskaņo, jo tajā skaņošanas procesā šo te radošo garu var nedaudz tā kā izķert un tā kā varbūt mazināt. Ja. Tā. Nē, nu saprotat, tas nav par pārmērību, ir dažādi. Ja cilvēks, tas nav par pārmērību. Labi, es esmu tāds eksemplārs netradicionāls. Ja man es esmu mācījusies projektu vadīšanu, gan Eiropas projektiem, gan Latvijas universitātē. Es esmu arī līgums gatavojis, es esmu nedaudz juridiski vēl, ja tāda piestiena, bet īstenībā, kad arhitekts paņem darbu, un es esmu redzējis vairākus kolēģu darbus, viņi vienkārši, varbūt neaizdomājās. Es nedomāju, ka viņi ir ļaunprāt. Man nav tāda, ka tur kāds varbūt kompetents nav, varbūt viņi neaizdomājās par lietām. Iesniedz, un tad brīnās. Man dēls arī, viņš saka, kas tev tās tur būvaldē, tās tavas tur kolēģis, kas tur runā ar viņām? Es apskatos to lietu, godīgi sakot, nav ko runāt, tā lieta ir jālabo. Ja? Tas ir mūsu birojā. Tā kā starp mani un manu kolēģi, ja vēl piedalām manu dēlu. Tā kā tā nevar viennozīmīgi, es neteiktu tā, viennozīmīgi jāskatās arī, ko tas projektu vadītājs, ja ko arhitekts dara. Tas nav tā, tā pateikt, ka visi ir sliktie, ja. Visur citur mēs vienīgie labie. Tā nav. Paldies, varbūt vēl kāds jautājums? Vēl laiks. Viņi saka, pat cik es neesmu arī tāds vienkārši cilvēks, mans brālēns ir ekonomikas ministra padomnieks, tad es sapratu, ka viņi savā starpā ir sarakstījušies no Tieslietu ministrijas, es saņēmu atbildi, ka viņi sadarbojās ar ekonomikas ministriju un ka šis jautājums tā kā tiks risināts. Bet man tur bija konkrēti par vienu vecrīgā ļoti smagu lietu, kur es varu pateikt, bija jāapvieno 4 telpu grupas, kur katrai no viņām dažāda funkcija, dzīvoklis, veikals, tur mazumtirdzniecība uz restorānu ar funkcijas maiņu, un par to Tieslietu ministrija atbildēja diezgan nekompetenti. Es biju sagaidījusi labāku atbildi. Ekonomikas ministrija savukārt atbildēja par to, ka viņi šo procesu nevar ietekmēt, jo tā ir Tieslietu ministrija. Paldies. Vēl kādi jautājumi? Nav. Labi, tad dodam vārdu tālāk Kristiānai Kazarjanai, Latvijas dizaineru asociācijas valsts priekšsēdētājai par dizainu un interjera aktualitātēm. Super. Tad sveicināti visiem klātesošajiem šeit un visiem tiem, kas ir pieslēgušies attālināti. Man ļoti patika tavs stāsts, es jau pat mēģināju piefiksēt paralēli tam visam, ko man vēl būtu ko pateikt. Es varbūt mazliet arī pastāstīšu par sevi. Es skatos, ir sejas, ar kurām mēs esam tikušies, ir kurus es redzu, un jūs man redzat pirmo reizi iespējams. Bet mana darba pieredze ar interjeru pasauli ir saistīta jau, es teiktu, šogad jau 22. gadu. Šobrīd pārstāvu arī Latvijas dizaineru savienību. 4. gadu esmu Latvijas dizaineru savienības priekšsēdētāja. Līdz ar to esmu ļoti priecīga, jo paralēli manai profesionālai darbībai kā interjeru dizainerei ir arī šis plašais profesijas pārskats, tā kā kopumā, kas notiek Latvijā. Pārstāvu savu uzņēmumu kā konceptu, kurš ir dibināts pirms 12 gadiem. Paralēli šim arī sekoja līdzi, lai būtu vēl plašāks pārskats arī mazliet tālāk pasaulē. Esmu šobrīd Amerikas, Kanādas biedrs, dizaineru savienības biedrs un arī mācību spēku biedrs Kanādā. Kāpēc? Tāpēc, kad arī manā profesionālajā pieredzē ir uzskats, ka ar zināšanām jādalās, vismaz, ja nevienmēr visu laiku, tad kaut kādā dzīves periodā.
Tad esmu bijusi arī 8 gadus kā pedagogs profesionālajās skolās, gan augstskolā, gan skolā, kur esmu dalījusies pieredzē interjeru dizainā un radošajās mācību programmās. Kā arī šobrīd turpinu piedalīties arī augstskolās komisijās pie jauno kolēģu darbu aizstāvēšanas. Nu, lūk, jā, pareizē arī piedalos dažādos konkursos, tā kā lai mazliet sevi un savu komandu turētu tonusā. Tā, šta, ne, kur tu spiedi? Šta? Tā, nu lūk. Ir kaut kāda maza chronoloģija, ko veidojam arī priekš sevis. Tātad KK koncepta, droši vien tie KK burtiņi liecina to, ka tā ir Kristiāna Kazarjana, jo tas uzņēmums dzima tieši ar stāstu un sākus arī viņa viena pati. Koncepts, kāpēc? Jo, strādājam pie dizaina konceptiem, kuros tiek veidot stāsti, jo īstenībā dizains papildina arhitektūru un arhitekti ir mūsu labākie draugi, kur sadarbībā arī veidojam dažādus projektus un sāku ceļu viena. Šobrīd esam komandā 5 cilvēki, tie, kas ikdienā strādā ar projektiem. Bet, protams, atkarībā no projektu plūsmas un apjoma sadarbojamies vēl ar citiem kolēģiem, ja tas ir nepieciešams. Līdz 22. gadam mūsu KK koncepta vizuālā zīme izskatījās šādi, bet 22. gadā tika veidots tāds rebrandings, kurā tika pievienots mans vārds uzvārds un dizaina koncepts dažu iemeslu dēļ. Kāpēc Kristiāna Kazarjana? Jo secinājums ir tajā, ka es teiktu 95% nāk pie Kristiānas. Tā ir sanācis, kad, lai arī kādreiz ir gribējies kaut kāds projekts, varbūt palaist mazliet, nevis brīvāk, bet nodot arī kādam kolēģiem, tad tomēr strādājot laikam šos ilgos gadus, lielākā daļa cilvēku primāri griežās pie manis. Caur mani sākās šī saruna, sadarbība, un tad viņa tiek veidota. Tāpēc, apsverot dažādas iemeslus, tika pievienota tā mana personifikācija un attiecīgi dizaina koncepts, kas varbūt vēl papildina skaidrāk šo te, kas tad tas ir par konceptu, tātad par dizainu. Lūk. Jā, kā minēja, 21 gads. Mēģinājām skaitīt, veidojot arī, pat atjaunojām savu mājaslapu mazliet, un tad mēs tā kā priekš sevis atkal velkam kaut kādus punktiņus, ķeksīšus un veidojam pierakstus, tad laikam šo gadu laikā droši varam teikt, ka mums ir tieši tik daudz klienti bijuši un ir arī esoši, ne tik daudz, bet šajos ir arī esošie un ir izpildītie projekti. Projekti ir varbūt mazliet mazāk un klientu vairāk, paskaidrošu, kāpēc, jo mēs strādājam ne tikai uz projektiem, bet mēs arī sniedzam konsultāciju. Mums ir, piemēram, klienti, ar kuriem mums ir kaut kādas sadarbības, kuriem projektus nevajag, bet viņiem ir vajadzīgas konsultācijas. Piemēram, tie ir klienti, kuriem ir lielās mājas, kā es vienmēr saku, ir forši, kad ir lielajās mājās ne tikai juristi, mārketinga speciālisti, bet arī varbūt dizaineri, pat ja tie ir varbūt nevis kā štata darbinieki, bet kolēģi, kuriem to var pazvanīt pie kaut kādām situācijām, paaicināt uz konsultāciju, lai nav jāapgrūtina darbinieki ar dažādiem jautājumiem, kādas flīzes mainīsim vai kādas sienas krāsosim. Lūk, tā. Esmu sagatavojis tādu, laikam vairāk stāstu, protams, par KK konceptu, bet katrā slaidā būs mazliet atšķirīgs projekts un arī mazliet pastāstīšu kontekstā ar šo, telpu grupām, varbūt šīs te aktualitātes, kuras es, redzu šobrīd notiekam apkārt. Lūk. Jā. Lūk, šis ir Hilti birojs Rīgā. Mums sanāca forša sadarbība ar Hilti pirms, jau, man liekas, kādiem 5 gadiem, kura Mūksels biznesa centrā arī veidojām šo te projektu, bet mēs viņu izveidojām tik forši un veiksmīgi to konceptu, kad viņš ir pavērots arī Igaunijā un Lietuvā. Ar konceptu es domāju, ko tas nozīmē, droši vien varbūt ir dzirdēts šis vārds kā elementu kopums, kurā tiek izstrādāta ideja, kuru patiesībā līdzīgi kā brandbuku grafiskajam dizainam ir iespējams pavērot. Tad arī interjeros ir šādas te stila grāmatas, kuras strādā kā lieliski instrumenti, kurus pēc tam izmanto tālāk.
Kāpēc šo attēlu izvēlējos diezgan apzināti? Stikla starpsienas, man liekas, ir tās, kuras šobrīd arī ir viens no tiem elementiem, kurus mēs birojos satiekam visbiežāk, lai atdalītu tomēr šīs telpas, jo, kā mēs zinām, Covid laiks ir tas laiks, kurš ir ieviesis savas korekcijas, ja pirms, jāsaka, iedomājieties, ir stāsts. Ir laiks pirms Covid un pēc Covid, ja? Pirms Covid bija tieši tā tendence, kur veidojās šīs te plašās kopstrādes telpas, nu pat ne kopstrādes, bet atvērtā tipa telpas birojos, kur vairāk tika organizēta šī te kopējā telpa, nu tā kā, lai visi strādātu draudzīgi, jāsaka, vienā telpā dalot pa zonām, tad, protams, šim Covid laikam atgriežoties visiem pie darbiem, nu, tika mazliet atkal dalīts atpakaļ uz šo te privāto zonu, nu, kas tā tad ļāva atgriezties darba vidē drošāk un ērtāk, un arī darba devējiem, nu, tas bija kvalitatīvāk, jo darbinieki varēja viens no otru mazliet distancēties. Bet, par ko nebija nemaz bēdīgi atsevišķu, kā teikt, darbinieku grupa, es teiktu, statistiski tas laikam ir tā kā vecumā sākot no 50 plus. Tāds mums te bija viens pētījums, kur cilvēkiem vairāk ir šī te komforta sajūta, ka viņi varbūt ir pieraduši strādāt mazliet tradicionālāk, katrs savā darba telpā un darba vidē. Par to daudzi bija ļoti priecīgi, tātad cilvēki atgriezās atpakaļ pie kaut kādām nosacīt savām darba telpām. Lūk, šobrīd aktuāli birojos ir atstāt tātad visas šīs te tehniskās instalācijas, tātad iegūstot šo te, nu, teiksim, augsto griestu, plašo telpas sajūtu, kas netraucē, jo atceramies, kādreiz mums bija tāda tendence visu aizšūciet, visu lieko novākt, tad šobrīd tas mums netraucē, dažkārt tā kā šeit ir atklāts tieši tādā materiālitātē caurules, kādas viņas ir, protams, ir iespējas viņas apvilkt ar dažādiem materiāliem, nu, kas vēl vairāk ļauj papildināt interjeru. Svarīgi ir gaisma, un šobrīd, manuprāt, viens no aktuālākajiem materiāliem, ko izmantot birojos, ir paklāja flīzes. Kāpēc? Tāpēc, ka pirmkārt ir ļoti ērta montāža, sabojāšanas gadījumā vai kaut kādu, nu, nezinu, tur traipu gadījumā ir viegli iztīrīt un ieklāt atpakaļ vai varbūt vispār nomainīt. Un kas vēl ir pluss uzreiz par šo grīdu, ir, teiksim, biroji, kur slēdz līgumus, nezinu, teiksim, kaut kādu neilgu laiku. Tas dod iespēju šos te pašus materiālus ieklāt uz tādiem saucamiem taktēļiem, uz tādām uzlīmēm, kas, principā, nav jāpielīmē pie pamata grīdas. Nu, ja nezinu, pēc 3 gadiem es nolēmu mainīt biroja telpas, es varu arī šo materiālu paņemt līdzi. Līdz ar to, nu, šis ir tāds viens aktuāls materiāls, ko izmantot. Jā, nu, teiksim, ir materiāli, manuprāt, šobrīd birojos, nu, kas arī tiek veidot kā pamatni, varbūt vairāk vai mazāk neitrāli un darbojās šie te aktuālie akcenti līdzīgi, tāpat kā šeit hiltī sarkanais tons ir redzams tikai starpsienās, un tad iekšējās telpās, kur bija iekaramie griezti, bija dažos profilos. Lūk. Ja rodās pēkšņi kādi jautājumi, jūs droši, es domāju, varat uzdot. Es nezinu, kā būs ar jums pārējiem, kas varbūt ir attālināti, droši varbūt var rakstīt, un pēc tam beigās varbūt varēšu atbildēt, bet noteikti klātesošie var droši uzdot jautājumus. Būšu priecīgi, es varēšu palīdzēt, varbūt ar kaut kādu ideju vai padomu. Šeit ir viens projekts, kuru noteikti jūs varat, es domāju, ka, nu, ja ne katrs, tad lielākā daļa ir apmeklējuši, tā ir aptieka 1. Pirms aptuveni, man liekas, nu jau 6 gadi vai nav pagājuši, mēs izstrādājām aptieka 1 konceptu, kurš attiecīgi arī tika un ir pavairots Latvijā, es nezinu, nebaidīšos apgalvot vairāk kā 40 aptiekas, kuras pēc šī dizaina koncepta tiek izpildītas. Šeit var mazliet pakomentēt jau varbūt arī to krāsu gammu, kas arī vairāk tika veidota, protams, pakārtojoties aptieka 1 zīmolam zaļajam tonim, bet arī ņemot vērā to mūsu, man liekas, arī mentalitāti, geogrāfisko lokāciju un tā, tad mēs esam pietuvināti šiem zemes toņiem, ir izmantoti ozola laminēta un plastikāta materiāli, kas, nu, tad, man liekas, ļoti labi sasaucās arī ar tradicionālo latvieša dabas sajūtas, izjūtu un attiecīgi tas baltais tīrais, kas, nu, tā kā dod atkal šo te, laikam jāsaka, farmācijas un zāļu, nu, tā kā tīrību, sterilo tādu sajūtu.
Nu, lūk, apgaismojums, jā, šīs lampas mēs esam pasūtījuši pie mūsu sadarbības partneriem Forum, kas viņas arī ražo tieši individuāli priekš aptiekas. Jā, nu tātad šīs te zaļās lampiņas ir konkrēti šo te tādu dekoratīvo ir ražotas. Jo vispār ir tāda tendence, un man liekas, tas ir forši, ka katrs uzņēmums var izveidot priekš sevis kaut kādu unikālu, nezinu, dizaina elementu, kas patiesībā strādā tieši viņam, un arī asociatīva ļoti labi varbūt paliek atmiņā auditorijai, nu tā kā sabiedrībai. Šis ir 23. gada beigās veikts projekts Veselības centram 4. Varbūt sākumā neminēju, bet tad arī beigās varbūt vēlreiz atgādināšu par to klāstu, kā tad mēs strādājam. Publiskā telpa, veselības nozare, ļoti interesants projekts. Atrodās Skanstas ielā 52. stāvā, plastiskās ķirurģijas klīnika, kur tā tad ir ne tik vien kā dienas, bet arī kā stacionārs, kurā aktīvi darbojās diezgan zināmi plastikas ķirurgi un veic arī šajās pašās telpās arī operācijas. Bija ļoti interesanti, jo, protams, katram projektam, un īpaši patīk publiskie projekti ar specifiku, ir sava izpēta, pirmsprojekta izpēta, jo, nu, protams, arhitekta darbs ir smags, bet arī dizainera darbs ir smags un ļoti atbildīgs. Tieši tā iemesla dēļ, ka mums veicot katru projektu, neatkarīgi no tā, vai tā ir publiskā telpa, birojas vai privātā telpa, mums ir jāveic šī projekta pirmsizpēta un jāsaprot, kāds ir šis darba uzdevums, ne tik vien no darba, nevis no darba, bet no klienta, bet arī no paša sev uzstādītajiem mērķiem un uzdevumiem izpētot, kas tad ir šīs prasības, kas ir šīs nianses, kas ir šie materiāli, kurus mēs drīkstam izmantot, kāds ir prasības pret apgaismojumiem un tā tālāk. Un tāpēc šis projekts bija ļoti interesants tieši ar to, ka tur bija ļoti daudz jautājumu, bija jāmeklē daudz atbildes, bet rezultāts, manuprāt, ir ļoti estētisks. Ja kāds nav bijis, aiziet un apskatiet. Bet šeit arī noteikti varētu minēt, ka, ja mēs no materiālitātes skatāmies uz pašu interjeru kā tādu, tad ir izmantot, es teiktu, šī brīža aktuāli materiāli. Uz sienām ir izmantoti roko paneļi, kas ir Kronospan roko panelis, tas ir kompakti materiāli. Šobrīd ir ļoti aktuāli kompakti materiāli dažādos projektos. Kāpēc? Tāpēc, ka tiem ir šī te, nu, kā teikt, ilgtspējība, ilgmūžība, sabiedriskās telpās notur ļoti labu slodzi, un es gribētu teikt, nu, protams, viss ir iznīcināms, bet gandrīz neiznīcināmi, jo viņi, nu, tiešām ir ar ļoti augstu izturību. Nu, lūk. Veidojām arī tādu unikālu dizainu šai letē, kas, protams, ir kā viens no galvenajiem elementiem, par kombinējām plastikātu kopā ar akmens virsmu. Nu, lūk, grīdai izmantojām vinilu. Mums ir Forbo vinils, man liekas, tas arī ir viens no tādiem ļoti populārākajiem, kas tiek izmantots ar visām šīm te atbilstībām, gan no ugunsdrošības, gan no slodzes, gan no kopšanas viedokļa. Jā, un attiecīgi notiek, kā zinat, medicīnas iestādēs ir ar šīm uzlokāmajām grīdlīstēm, kas, nu, tā tad dod šo te augsto higienas noturību. Visas mēbeles patiesībā tur maz astīti var redzēt, visas ir projektētas, individuāli ražotas, un pieminot šo ražošanas procesu, tad, manuprāt, šobrīd ir ļoti aktuāli tajās vietās, kur nevar atrast standarta risinājums vai, teiksim, materiāli varbūt neatbilst kaut kādām īpašībām, noteikti, es teiktu, nu, procentuāli vairāk tiek ražotas mēbeles pēc jau rasainiem izstrādātiem, pēc noteiktiem materiāliem. Jo materiālu klāsts šobrīd ir, nu, tik, manuprāt, unikāls un tik forši, jo īstenībā šajā laikā man ļoti patīk strādāt. Es nezinu, kā būtu bijis strādāt vēl stipri senāk, bet šobrīd materiālu klāsti ir ļoti, ļoti plaši. Šīs prasības un noturības viņām ir ļoti, jāsaka, unikālas. Kā jūs zinat, ir visādas nanotehnoloģijas un apstrādes, kur tātad arī šajām sabiedriskajām telpām ir īpaši forši izmantojams, jo nepaliek pirkstu nospiedumi vai visas citas lietas. Līdz ar to, nu, es teiktu tā, katram projektam var nokomplektēt ideālo materiālu komplektu, lai tas strādātu labi gan pasūtītājiem, gan arī klientam. Nu, tad gan no noturības, gan arī no cenas, kas visbiežāk arī ir ļoti noteicoša.
Šeit ir viens tāds ļoti interesants projekts. Es nezinu, vai kāds no mums klātesošajiem apmeklē publiskās telpas, bārus un klubus, varbūt kāds ir bijis. Tad šis ir klubs Arkādija, kas atrodas Kungielā, blakus galerijai Putī. Bija ļoti interesants projekts, tur tādi ļoti interesanti, teiktu, dūli pasūtītāji ar ļoti atraktīvu piegājienu un ātrumu dzīvē. Šeit būtu drīzāk stāsts, ziniet, par ko, ka kādreiz ir tā, ka kaut ko ļoti vajag, bet budžets ir ļoti mazs, tad, patiesībā vienmēr ir varianti. Un arī tas, ko es vienmēr esmu teikusi par dizaineru, ka dizainers, kāds ir, es saku, tas ir dārgi. Jā, dizainers ir, un dizainers ir ekskluzīvs pakalpojums. Tas nav pirmās nepieciešamības pakalpojums, bet dizaineram piemīt tās zināšanas, kas noteikti citas jomas pārstāvjiem, arhitektiem, bet nepiemīt. Kāpēc es to saku? Jo patiesībā arī dizainera uzdevums ir liederīgi iztērēt klienta naudu. Pat, ja tas budžets ir ierobežots, un kāpēc es to stāstu, jo šeit bija noteikts rāmīts, kurā bija jāiekļaujās. Kā jūs redzat, te ir, mēs saskaitījām, man liekas, bija gan arī kilometrs LED lentes, kuras attiecīgi, tad strādāja uz dažādu šo te gaismas scenāriju režīma. Un jā, te bija daudz radošu piegājienu, kas arī kaut kādos brīžos pat izslēdzot gaismu, izskatījās izcili un ieslēdzot gaismu, varbūt bija tā. Bet ar to es rādu šo, ka vienmēr ir dažādi paņēmieni, ir dažādi budžeti un dažādas iespējas, bet dizaineram ir jāpiemīt šīm spējām, tad izlietot šo klienta naudu liederīgi un panākt par šīm kaut kādām noteiktām iespējām vajadzīgo efektu. Lūk. Jā. Te ir viens skaists Brīvības ielas pagrabs, tā es to gribētu teikt. Arī patiesībā tā bija viena telpa, kura iesākumā nebija pārāk ar liederīgu funkciju un īsti nevarēja pasūtītājs saprast, ko ar viņu darīt. Un tad tika meklēts viņiem, atkal tika meklēti piedāvājumi. Šo, ko jūs redzat, tā ir vizualizācija. Un vizualizācija arī ir šī brīža, es teiktu, viens no vadošajiem instrumentiem dizainera darbā. Tas ļoti palīdz pirmkārt sarunai ar klientu. Otrkārt, tas ir lētāk nekā mainīt dabā. Tad vizualizācijā mēs varam izspēlēt dažādus scenārijus. Vai mums būs bārs šāds, vai mums bārs būs tāds, vai viņš atradīsies vienā vai otrā. Protams, ir kaut kāda funkcionālās plūsmas plānojuma vispārējais, bez kura mēs neiztiekam, bet vizualizācijas ir tas instruments, kas šobrīd ļoti palīdz. Tas taupa laiku un arī dod to vēlamo efektu, lai pasūtītājs ierauga, ko viņš vēlās. Es jau arī esmu pierakstījusi uz lapiņas, man forši sanāca sarunā atklāsmi par to, kas man noteikti jums ir jāpasaka, kad arī mēs kā uzņēmums šobrīd no pagājušā gada aktīvi izmantojam arī papildināto realitāti. Tas nozīmē ko? Ka mēs izveidojot šīs savas projekta vīzijas, mēs viņas varam integrēt arī šajās brillītēs, kas dod iespēju klientu iesēdināt patiešo viņa nākotnes interjerā. Man jau gribētos teikt tā, ka šis jau ir gana daudz, lai viņš īstenībā saprastu, bet kādreiz iespējams to ideju ir jāpārdod līdz galam. Un, kā mēs zinām, tad ir visi ieroči jāizmanto. Tad es teiktu, šī papildinātā realitāte ir vēl viens tāds ierocis mūsdienu vai solis mūsdienu tehnoloģijās, kur mēs varam izmantot. Un kā arī tāpēc es to stāstu jums, jo, teiksim, ja kādreiz ir nepieciešams iedot vīziju, nodot vīziju, vai varbūt, es nezinu, šim cilvēkam nav iespēja apmeklēt šo vietu uz vietas, tad ir iespēja vienmēr nosūtīt, es nezinu, veselu komplektu ar brillīti, ja tas projekts ir lielāks, vai arī varbūt ir klientam otrā pusē iespēja aizsūtot failu, integrēt un paskatīties, nokļūt faktiski arī savā interjerā, jebkurā vietā. Un es teiktu, ka tas nav, vismaz mūsu uzņēmumam, tas nav kā papildus kaut kāds pakalpojums, bet ja mēs te veidojam vizualizācijas, mēs varam uztaisīt šo te arī papildinātās realitātes failu. Jā. Kur tad ir iespēja? Jo šeit arī bija līdzīgi. Mums bija ļoti daudz variantu. Šis ir viens no, šis projekts vēl nav realizēts, tāpēc es arī tā precīzi neminu, kur tas tieši ir. Tad, kad būs, tad arī būs, bet tie scenāriji un idejas attīstības bija ļoti dažādas. Bet ar to es gribu teikt, ka jā, ka mums ir šobrīd ļoti daudz instrumentu, lai to izveidotu.
Šeit ir vēl viens interesants projekts, kuram vasarā vajadzētu atvērties Andrejos tā kā 5 gadu projektam, līdz viņš tiks apbūvēts. Kāpēc es viņu rādu? Rādu ar to, ka arī dizaineru uzdevums ir, mēs drīkstam zīmēt mazās arhitektūras, mēs drīkstam tur izpausties un kaut kādās situācijās mums atkal rodās nākamā sadarbība ar arhitektiem. Dažkārt mēs palīdzam klientam domāt, meklēt to viņa ideju, meklēt varbūt, lai, nemocītu uzreiz uz tādu projektēšanu, bet uz idejas meklēšanu. Šeit arī bija līdzīgi, mēs meklējām idejas, mēs viņu atradām, un pēc tam klients devās tālāk jau pie arhitekta plānot, jo attiecīgi tur ir baseins un viss pārējais, kad arī veidojam tādu kā skiču projektu. Tātad ar to es gribu atkal vēlreiz atgādināt, ka šīs 3D vizualizācijas un šī virtuālā pasaule šobrīd ir lielisks instruments tam, lai palīdzētu, pie šīs projekta jau uzsākšanas klientam, jau iet pilniem soļiem, jau tad, kad viņš iet pie projektēšanas stadijas. Vēl, ja mēs par projektēšanu īstenībā runājam, man ļoti patīk tas stāsts, mums arī ar Evi ir bijusi kopīga sadarbība projektos, un kad iet tas īstenībā, kad vispār dizains ar arhitektūru draudzējās, jo, piemēram, mēs par privāto interjeru tālāk arī mēs tiksim, ir forši, kad vispār projekti ir projektēšanas stadijā, viņš vēl nav galīgi līdz galam nofinišēts, tad tiek pieslēgts interjeru dizainers, kurš jau saliek jau precizētas visas saprojektē, virtuves visbiežāk, tās, projektējumās lietas, un tad varbūt, ka gadās, ka kaut kur pietrūks 10 centimetru, un mēs varam iet arhitektam un teikt, ka mums tad būtu baigi forši, ja būtu iespēja, jo tas mums funkcionāli atrisināt ļoti daudz ko, un tad mēs tās korekcijas varam veikt, projektēšanas stadijā uz papīra, un tad arī beigu galā, pat ja ļoti gribās, tad viss sakrīt. Tā jāsaka, ja? Tā ir mana tāda, es teiktu, ideālais scenārijs, īpaši privātiem, bet arī publiskajam interjeram, kur var jau projektēt visu kopā. Man ļoti gribējums arī parādīt, varbūt mazliet ārpus interjera šo publisko vietu, kas ir kā vides dizains un jau ainavu dizains, ko arī mēs esam sākuši jau no pagājušā gada ļoti foršu sadarbību ar Loretu Oreli, kas mums ir ainava arhitekte, un mums ir viens brīnišķīgs projekts, kurš šobrīd tieši dabā jau notiek. Un es domāju, ka drīz par viņu arī dzirdēsiet un redzēsiet, tā kā, es domāju, ka šī gada vasarā viņam jau ir jāietērpjās jaunos ritmos, es tāpat teiktu. Lūk. Tikām līdz privātiem interjeram. Tad par privāto interjeru es teiktu tā. Šobrīd ir aktuāli joprojām, es teiktu, 2 virzieni ir aktuāli. Viens ir būvēt lielas mājas, tādas vilnu tipa mājas. Un otrs ir šobrīd tendence bija vairāk, protams, aktuālāk tendence būvēt mazāka platuma mājas, jo, protams, mēs vairāk domājam šobrīd par lietderību, ilgtspējību, izmaksām un vispārējo. Un tad es teiktu, ka, protams, procentuāli mazāka kvadratūra ēka šobrīd ir aktuāls. Es nezinu, varbūt es kļūdos, vismaz tādi projekti man ienāk. Es nezinu, ko tu Eva par to domā. Bet mums ienāk tā, vai lielas, ļoti lielas, vai tad ir tādas jau mazākas, kompaktākas, kur viss sārēkās. Jā, es teiktu, 100, 120, jā. Lūk, un vienā un otrā variantā ir labi. Lielajās mājās, protams, mums kā dizaineriem ir iespēja ievilkt telpu un tā domāt plašāk. Un tad jās mazajās atkal mums ir īstenībā, kā kādreiz ir tāds, es teiktu, mīts, varbūt kā šķiet, tā uzreiz ir no praktiskā. Kāpēc mazai mājai varbūt maksā kādreiz pakalpojums gandrīz vai vairāk nekā lielajai, jo patiesībā tai mazajai dažkārt ir jāplāno un jāstrādā vēl vairāk, ir vairāk projektējumās mēbeles, ir vairāk darba, lai izplānot funkcionālo plānojumu, lai viss izskatītos labi un galu beigās arī strādātu ērti, jo patiesībā lielākā platībā izveidot projektu ir daudz vieglāk nekā mazākā platībā. Un ar to es gribu teikt, kad ja ir šī sadarbība ar dizaineru, tad noteikti, es teiktu, mazajā platībā tas plānošanas process, ir
darbietilpīgāks kaut kādā ziņā, jā, viņš prasa vairāk uzmanību, vairāk laiku, vairāk to, sauksim to par profesionalitāti vai gudrību, kā visu salikt, savietot tā, lai nekas nav ne pa daudz, nu, un vēl jau vairāk, lai nebūtu par maz. Tā. Ja tu par vēku tām būvēm materiālitātēm teici, man vienkārši ienāca prātā, es varu piefiksēt sev uz lapiņas stāstu par vienu klientu nu pat, ko viņš man sastrādāja. Mēs principā uztaisījām jau pilnu interjeru dizaina projektu, viņam šis projekts ir tā kā, pat bija iesniegts būvvaldē uz saskaņošanu, bet viņš vēl ir uz papīra, no CLT paneļiem. Un mums tur ilgi gāja diskusija, nu ieliec kā ir, kad ir ar dēlīšiem, un ieliec, kad nav dēlīšiem, varbūt liekam reģips, nemār sakot ļoti daudz, bet ir labi, ir laiks šai visai sarunai un kā teikt idejas meklējumam, jo tas viss ir tikai uz papīru un vizualizācijā. Un, ja domājies, es pirms kaut kādām, nezinu, 3 nedēļām, nu es tā kā aizsūtīju, kā jums iet, kā jums tur veicās, un varbūt kaut ko ir jādara uz priekšu, un viņš man saka, klausies, nē, mēs iesūtījām arhitektam pārbūvēt, mēs mūrēsim. Bet, nē, tas ir ļoti labi, ka tas viss vēl ir, nu tā, ja, bet tur tie savi argumenti arī bija ļoti dažādi. Starp citu, viens no tiem arī bija tie griesti, un arī cena, ka nemaz beigās, nu, tik ļoti izdevīgi, kā varbūt bija plānots, nesanāk. CLT ir viena no dārgākajām konstrukcijām šobrīd, jo šo paneli saražot arī ir diezgan dārgi, un kā jau es minēju, tas interjers ir tāds, nu, ir tā kā ir. Un tur es ticamāk arī nostrādāju, mums ar tāds gadiem bija, ka sieva piespieda to vīru un teica, nē, nebūs. Klausies, tas nebija. Nē, nu tā tad ir gadījumi, ja? Nē, bet tad ir ļoti jāpatīk kokam. Jo ar koku viss ir kārtībā, viņš ir foršs un viņš izstās ļoti labi, un viņam ir ļoti daudz labas īpašības, bet tiešām viņam tad ir jāsaprot, cik ļoti viņš patīk un cik ļoti jūs viņus gatavi redzēt, un cik lielā apjomā, tā drīzāk jāsaka ir. Tā kā, bet kā es vienmēr saku, katram ir savs. Nu, lūk. Ko te vēl varētu pastāstīt? Labi, iesim uz priekšu. Bet jūs droši jautājat, ja ir kaut kādi jautājumi un idejas, ko vajadzētu paprasīt tā. Nu, lūk, šis, es teiktu, ir tāds labs ieskats tajā, kāds varētu izskatīties tāds, nu, vairāk klasisks mūsu Latvijas klienta vēlme, tā varētu teikt. Dabīgie toņi, koks, gaišs, viegls, silts. Es nezinu, cik siltu var redzēt sev šeieni, bet, nu, kā es saku, tie atslēgas vārdi, tas nav slikti, tas ir labi, jo īstenībā, nu, mēs esam tādi, man liekas, ļoti tipiski uz tādu mieru un tādu vieglumu un tiešām tādu dabas sajūtu apkārt. Protams, pa brītiņam nospēlējuši iet, nu, kaut kādas tendences, varbūt skandināviskais, vēl kaut kas, kas ienāk, bet tad ir ļoti jāpatīk. Ir cilvēki, kuriem vairāk patīk šo dominējošie pelēkie toņi, bet es teiktu, nu, tāds vairāk tradicionālais latviešu klients izvēlās dabīgu, siltu. Viņam patīk koks, patīk ozols, patīk bērs, patīk tādi viegli, gaiši toņi. Un patiesībā arī šādā interjerā ir ļoti viegli, nu, ja tā varētu teikt, dzīvot ar to, ka viņš ir arī tāds tā kā ilgmūžīgs uz dizaina aktualitāti. Jo, ja tā apkārtējā vide tiek veidota tāda ļoti rāma vai ļoti, kā teikt, nevis neitrāla, bet varbūt netik dominējoša, tad patiesībā arī laika gaitā ir ļoti viegli šo interjeru mainīt. Nezinu, nomainot šos te pašus krēslus, ieliekot, nezinu, sūnu zaļus vai tos pašus šobrīd, es nezinu, kā bija sviesta dzelteno, ja, toni mēs varam, nezinu, un uzlikt, narcisis uz galda, nu, būs izcils pavasarīgs interjers. Ja? Tā kā šajā gadījumā es teiktu, tad neitrālie interjeri, viņi ir ļoti viegli kombinējami. Un patiesībā ir tādi, nu, teiksim, 2 laikam jāsaka klientu tipi, kas ikdienā mums arī tā kā tiek satikti. Tad ir viena tie, kur ļoti skaidri saka, mēs gribam visu ļoti tādu neitrālu, ļoti dabīgu un šādu. Un tad ir tādi, kuri varbūt tiešām diezgan skaidri zina, ka viņiem patīk kontrasti. Nu, tad tie kontrasti tiek ieviesti, bet visbiežāk tie, starp citu, pat ir kaut kādi melnbaltie vai tumši pelēkie toņi, kas vienkārši arī šobrīd ir aktuāli.
Bet, kā mēs zinām, pelēkais tonis ir ļoti labs tonis. Imantam Ziedonim ne par velti bija pelēkā pasaka, kura ļāva, kā tur bija visiem pārējiem izcelties uz viņa fona. Līdz ar to arī pelēkais ir ļoti labs, ar kuru var strādāt un spēlēties un kombinēt ar dažādām krāsām. Nu jā, un par cik jūs visi šeit tomēr esat saistīti ar nekustamiem īpašumiem, tad es teiktu, ka arī mūsu uzņēmumi ļoti bieži ir ilgadīgi bijuši sadarbība arī ar attīstītājiem. Un tieši šādas dažādas vīzijas ar dažādiem stāstiem latviešiem, ģimenēm, jaunām ģimenēm, vecumu grupām. Atkal jautājums, kāda ir tā mērķa auditorija. Mēs esam veidojuši šos te stāstus priekš dzīvokļiem, kuri tātad iziet tirgū. Un lai katrs no šiem klientiem ierauga to savu sajūtu. Tāpēc jau laikam jāsaka, šogad laikā mēs pat pēc kaut kādas sarunas jau apmēram jau varam noķert to varbūt to vēlmi vai patikšanu, kas varētu būt. Jo jums arī bieži vien ir tā, ka ir projekti, kur ir balta apdara, un tas cilvēks ienāk iekšā un noteikti viņš pat neko nesaprot. Kur tad tagad, kā teorētiski plānā ir uzzīmēts, tur varētu būt dīvāns vai tur, bet kāds viņš būs, cik viņš liels un kā viņš izskatīsies. Un cik man tur tie īsti augsti griezti ir, kāda man lampa jāliek. Un tad šeit arī ir tas stāsts, kad mēs esam kā palīgi vai asistenti, piemēram, arī pie šīs pārdošanas, mēs iedodam šo sajūtu, šo darba instrumentu, lai šim klientam varētu iedot to sajūtu, kā tad varētu izskatīties, un kāda dīvāns varētu tur atrasties. Un pat vajadzības gadījumā atvērt skapi, lai saprastu, vai viņam tur pietiek, kur ko savietot. Lūk, tā kā... Tā, ko es te vēl pievienojos? Tā esmu es, bet es vēl varu atgriezties pie bildītes apakaļ un ko es vēl te neesmu pieminējusi. Jā, un es nepieminēju varbūt tā no paša sākuma arī par to specifiku, jo, protams, mēs esam atvērti jauniem sadarbības partneriem. Ar kādu mums nav bijis sadarbība, tad, ja ir forši interesants projekts ar izaicinājumu, laipni lūgt, esam gatavi sarunai. Jo tā mūsu joma šo gadu laikā, mēs esam mēģinājuši varbūt pieturēties pie, sabiedriskām telpām, pie privātā vai kaut kā vēl, un mēs esam sapratuši tomēr to, ka mums patīk strādāt, laikam, pie dažādiem projektiem, tāpēc plūsmveidīgi mums viņi pa gadiem mainās, ir procentuāli pagājušais gads bija vairāk sabiedriskās, publiskās telpas un mazāk privātās. Es teiktu vairāk tā iemesla dēļ, kad ļoti, tāds savādā laikā mēs dzīvojam, ja, mums domas bieži vien ir citur, un es domāju, ka arī projekti mums ir bijuši tādi, kas ir iesaldējušies uz 2-3 gadiem, kas arī šogad pie pāris mājas atsākušās, kad gluži vienkārši cilvēkiem varbūt nav tā brīvā viņa, lai viņš īsti saprast, kā viņam plānot tādu ilgtermiņu un lielu ieguldījumu, kas ir normāli, un tā arī ir. Es domāju, ka mēs visi līdzīgi jūtamies, šūpojamies tā vienā laivā un ceram, ka visi tie ūdeņi tā kā nostāsies tādā mierā un dzīvosim mieru vējos. Un jā, ar to es gribu teikt, ka tas arī iespējo noteikti, tāpēc vairāk mēs esam pagājuši gadu strādājuši pie publiskām telpām, un varbūt mazāk pie privātā, bet šogad, kas man ļoti patīk un silda sirdi, kad ir atgriezušies arī, kas ir uzprojektēts lielās, tieši arī dzīvojamās ēkas, lielie projekti, kuri šogad ir aizsākušies, un cilvēki turpina darbu, tā kā ar domu, kad dzīvojam taču šodienai, un cik tad, un kad tad, tā kā jādzīvo ir uz priekšu. Lūk, tā kā mēs dzīvojam tam laikam līdzi, un es gribu teikt, jā, kad mums ļoti patīk strādāt ar klientiem, mums patīk dažādi projekti, un tāpēc mēs neesam nodefinējušies tādā tikai vienā jomā, mēs esam atvērti sarunā arī uz dažādām. Te es izkrāsoju pazuda QR kodu. Nē, ir. Tā kā var apskatīt, mums arī mājaslapā darbiņus. Darbiņus un nedarbiņus ir viena daļa projekts, protams, kurus mēs nedrīkstam publicēt. Tāpēc kādreiz ir interese uzzināt kaut ko vairāk, esam gatavi sarunai un satikties uz klātienes sarunu, parādīt vairāk. Tā, paldies no manas puses. Ja ir kādi jautājumi, labprāt atbildēt. Paldies. Man ir jautājums, kurš ir pašai mīļākais, tuvākais projekts, kas ir dizainēts? Publiskās telpas varbūt, par ko drīkst runāt.
Es nezinu, viņš tie mīļākie jautājumi. Vispār man ir mīļākie klienti. Man ļoti patīk mani klienti. Un man ir tāds, zin, kāds kompliments. Man bija, tas bija 2 nedēļas atpakaļ, bija sakritība vienā nedēļā. Man jāsaka, atkal satikšanās bija ar 2 klientiem. Un man ļoti patīk tas, ko es daru. Es cerēs piekūstu, man liekas, ka vispār jāmaina profesija, bet tas laikam ir visiem. Un tad man liekas, nē, viss ir labi. Un es satiku jaunu ģimeni, kurai es taisīju. Satikāmies pirms 7 gadiem, tad viņi bija nopirkuši dzīvokli. Un tagad es viņus satiku jau ar 2 maziem bērniņiem, un kad tu redzi, ka viņi jau nav sveši, kad tu izdzīvo to privāto interjeru īstenībā, un tas tāds baigais kompliments, ka tas cilvēks par uztiks to tā telpu, ja, un varbūt dažkārt pastāst to, ko viņš nepastāst citiem. Un tā, ka viņš atkal dod iespēju tā kā būt kā daļai no viņa jaunās dzīves, man liekas, baigi forši, un tam man liekas, cik forši darbus tomēr dara, cik ir pozitīvas tās emocijas, ka tu arī satiec tos savus klientus pēc ilgāka laika posma, kad redz, ka viņiem tur tāda krunciņa parādījušies, bērni vairāk, un tur kāds sirds mats, un tas tā forši, man liekas, tas ir tas mans mīļākais, drīzāk nevis projekts, bet mīļākais, tā mīļākā balva, kad īstenībā ir tie foršie klienti un tās sajūta, un tās ir attiecības īstenībā, jā. Paldies par gandarījumu sajūtu Jā. un par krāsām un dizainu interjeru kā psiholoģiju savā ziņā ģimenē. Paldies, man ir 2 jautājumi. Pirmais, jūs minējat, ka jums tur 50 uz 50 ir tie dizaina projekti lielām, smukām, ekskluzīvām vilām, mazām mājām. Man ir jautājums, varbūt jūs pastāstiet tas vietas Latvijā, kur būvēts šitās ekskluzīvas villas, tas augtas zelta jūdzi, varbūt mums tas būtu ļoti interesanti. Tas ir pirmais jautājums. Okay. Un otrais ir saistīts ar mākslīgo intelektu. Ja mēs redzam, ka pasaulē tas nenormāli tempā attīstās un uzzīmēt smuku bildīti šodien mākslīgais intelekts jau var, pēc 2-3 gadiem, es domāju, viņš varēs tāpat kā dizainers. Vai jūs nedomājat, ka tuvākajā laikā tā kā dizaineru pievienota vērtība būs nevis uzzīmēt smuku bildīti, tā kā vizualizāciju, bet tiešām atrast tos, nezinu, reāls ražotais, reāls materiāls kvalitātes ziņā un tā tālāk. Tas būs jūsu tā kā galva, tā kā realizēt šo projektu dzīvē, nevis tā kā radīt smuku bildīti, ja? Protams, tur arī ir naudiņa, kā mēs zinām, visi tie tirgotāji viņam ļoti patīk dizaineri, īpaši, kas tirgo dārgo galu, ja? Tā kā dizaineriem arī var to ko nopelnīt, ja? Paldies, tad man 2 jautājumi. Par tām villām, ja? Man ir viens tāds arī interesants arhitekts, ar ko es sadarbojos, tad viņam ir tā, ka viņš projektē, kā viņš teica, vai ražošanas ēkas, vai villas. Kāpēc es viņas saucu par villām, jo tās tomēr ir tādas, varbūt tās ēkas, kuras ir dārgas būvniecībā, jā, ir dažādi šīs te kategorijas, kā mēs varētu teikt, vidus, un tad ir virs, kā jau jūs minējat, gan platība, gan materiāli un kopējās izmaksas ir liels. Vietas, es teiktu, ka vispār mums ir ļoti daudzās vietās tādās, kas varbūt nav tik ļoti redzamās. Mēs jau esam diezgan izplatušies pa visām zaļiem laukiem, ielejām un ne tik vien tādām varbūt zināmiem rajoniem, kas tiek uzskatīti par ekskluzīviem. Ja? Tā kā, gan arī tajos, gan arī vispār. Un vispār būvēt jau nav lēti, ja mēs tā godīgi runājam, lai kaut ko radītu unikālu. Vai mazliet ārpus standarta, vai izprojektētu, vai ielietu kaut kādu šīs pat arī būvniecības procesos. Jā, viss, kas ir unikāls, tas viss ir dārgi. Tāpēc, es teiktu, ja es tagad sākšu saukt vietas, es domāju, ka es noteikti vēl arī daudz nenosaukšu, ne tik vien nosaukšu. Bet par to, ko jūs minējāt, par smukām bildītēm, es teiktu, ka arī šobrīd dizainera galvenais uzdevums ir nevis radīt smukas bildītes, bet radīt šo te funkcionālo plānojumu pirmkārt. Jo patiesībā jau dizainera darbs ir ļoti liela atbildība. Pirmkārt, klients nāk pie mums uzticot, patiesībā to virzienu, kurā mēs viņu vedam, kur mēs tā kā palīdzam, nepalīdzam, bet, novirzam, ieguldīt savus līdzekļus, un nebūtu jau mūsu uzdevums nav, tas vienkāršākais būtu ieiet, izvēlēties jebko. Bet es domāju, ilgi strādājošam interjeru dizainerim ar tādu augstu atbildības sajūtu, viņš iesaka, kāpēc citreiz primāri pie kaut kāda sev zinām partneri. Ne tikai aiz tā, kā jūs sakat, varbūt kādam ir kāda interese, bet aiz tā, ka šo sadarbības partneri mēs pazīstam,
mēs spējam paredzēt, kaut kādu viņu rīcību situācijā, kad ir problēmas, nezinu, piemēram, tur līkas flīzes, nestandarta kaut kāds brāķis vai krava, kurā varbūt ir, es nezinu, dažādi tur parketa dēļi, ka tu zini, ka šis partners tev nepateiks, nezinu, tādam jābūt, bet viņš spēs atrisināt šo kaut kādu krīzes situāciju un vērst tā, lai šim klientam tā nav problēma, bet, jā, bija tāda situācija, mēs viņu atrisinājām. Pirmkārt, tā ir garantija. Tad, kad īstenībā es dodu savu ieteikumu, piemēram, ja, tad es kaut kādā ziņā to uzskatu par savu atbildību, ka es esmu iedevusi to virzienu, kur tas klients tiks tā kā sagaidīts, ar viņu viss būs kārtībā un pasūtījums. Un pat, ja pēc tam būs vēl kāds jautājums, kad uz viņu tiks atbildēts un varbūt palīdzēts. Tas ir tas, jo interjeru dizaineri, tad es varbūt varu atgriezties vēl pie tā pirmsākuma, ko es minēju par to savu otru kuru, par ko es staigāju Latvijas Dizaineru savienību. Latvijas Dizaineru savienībā, vispār ir jābūt uzmanīgiem. Ar jebko, ko mēs strādājam, ir vai no atsauksmes, vai tad ir jābūt kaut kam pārbaudīt. Sāksim ar to. Latvijas Dizaineru savienībā šobrīd ir 310 biedri. Oficiāli iegrāmatot šogad. No tiem viena daļa ir interjeru dizaineri. Kāpēc es to stāstu? Latvijas Dizaineru savienības biedri ir certificēti. Mums gan nav tā kā arhitektiem, ka mēs ka mēs nedrīkstam strādāt. Mēs drīkstam strādāt. Bet, ja tev, piemēram, ir jāizvēlās kaut kas nezināms, tad iespējams, varbūt, ka tu to vari pārbaudīt, un šajā gadījumā iet runa par dizaineri, tad Latvijas Dizaineru savienības dizaineri ir izgājuši šo certifikāciju, tādu komisiju, kurā tiek pārbaudītas viņu profesionālās prasmes, zināšanas, un mēs apliecinām ar certifikātu un certifikātu numuru, ka šīs dizaineris kvalificējās. Tātad, teiksim tā, viņš ir pārbaudīts, ja? Pie kam mēs viņiem lūdzam apliecināt arī ik pēc 5 gadiem to, ka viņš joprojām strādā. Protams, mums arī ir biedri, kas ir, goda biedri, bet ir biedri, kuri ļoti smuki strādā. Tad arī tas ir viens. Un otrs, šī atsauksme, jo, protams, mums ir dzirdēts arī tirgu, kad ir dizaineri, kuri varbūt nav pietiekami kompetenti. Iespējams, ka viņš var dot labu konsultāciju, varbūt, ka viņam ir ļoti labas kaut kādas citas zināšanas, bet viņam nav šīs pamatzināšanas tātad projektēšanā, jo interjeru projekts, kāpēc arī teicu, viņš sākās patiesībā ideālā scenārijā ar sadarbību ar arhitektu. Dizaineris arī ir kā tas, kurš principā ieliek to funkcionālo plānojumu detaļās. Pareizi ir apgaismojums. Ergonomika jau nav tikai ērts krēsls, tas ir arī gaisa, ko mēs elpojam. Tā ir gaisma, kuru mēs lietojam vienalga vai publiskā vai dzīvojamā telpā. Tas jau arī ļoti atšķirās. Tā kā es teiktu, tā smukā bildīte ir kā instruments palīgs, bet patiesībā tajā smukajā bildītē ir jābūt iekšā pirmkārt šim te funkcionālam plānojumam, viss, kas ir saistīts ar ergonomiku, un tikai tas. Bet ar to, ņemot vērā to, ka auditorija jūs esat tāda, tāpēc es saku, mēs varam būt jūsu palīgi. Tā, es ceru, ka es kaut ko neaizmirstu. Tā, mūsu laiks ir iztecējis, mums ir paredzēts līdz 12, jo ir nedaudz pāri, tāpēc paldies visiem mūsu lektoriem, runātājiem, aplauciem, un paldies visiem. Līdz vieniem mēs varam pārcelties vēl. Es tikai atgādināšu klātienes dalībniekiem, ka jums ir iespēja piedalīties loterijā. Izloze mums būs pulkstenis pēc 10 minūtēm, tātad 12:20. Aicinām likt iekšā savu vārdu un uzņēmumu, kur jūs pārstāvat, un ir iespēja vinēt 50 eiro IKEA dāvanu. Paldies jums! Tie, kas attālināti, paldies, beidzam jaukas brīvdienas.